10. janvārī jaunajā kredītu centrā Baronu un Dzirnavielas krustojumā savus pirmos apmeklētājus sagaidīja Vestkredit, kas piedāvā kredītus mājokļu iegādei vai remontam. Šogad kredītkompānijas Vestkredit rīcībā ir 8 miljoni eiro, kurus uzņēmums plāno izsniegt gan privātpersonām, gan mazajiem uzņēmējiem. Kā pastāstīja uzņēmuma valdes locekle Zane Irbe, interese par kredītiem ir liela, un kompānija ir pilnībā gatava izvērst aktīvu darbību Latvijas hipotekārās kreditēšanas tirgū. Šobrīd mēs piedāvājam saviem klientiem dažāda veida kredītus, un ņemot vērā, ka tirgus cenas nekustamajiem īpašumiem ir pievilcības, šobrīd vislielākais pieprasījums ir tieši kredītiem nekustamā īpašuma iegādei. Uzņēmuma pārstāvji arī uzsver, ka ļoti svarīgi ir veidot klientos izpratni, ko nozīmē aizņemties atbildīgi un kā izvērtēt savu maksātspēju ilgākā laika posmā. Pēdējā gada laikā ļoti daudz esam domājuši par to, kā aicināt mūsu klientus aizņemties atbildīgi. Uz vietas informējam cilvēkus par to, kā pareizi kredītu saņemt, kā pieņemt lēmumu pārdomāti, un arī tiem mūsu klientiem, kuriem ir interese atrast šo informāciju mūsu mājaslapā, ir izveidota jauna sadaļa, kurā cilvēks soli pa solim var iziet cauri kredīta saņemšanas procedūrai, lai pieņemtu lēmumu pārdomāti. Vestkredit šobrīd ir atvērs 2 klientu kreditēšanas centrus – Rīgā Baronu ielā 28A, Dzirnavu un Baronu ielas krustojumā, kā arī Jelgavā Lielajā ielā 13. Informāciju par kredītiem un to piešķiršanas kārtību iespējams arī uzzināt zvanot pa bezmaksas tālruni 800 00 330, kā arī interneta mājaslapā www.vestkredit.lv.